laipni aicināti, kā pēdējo runātāju šajā sesijā. Trešajā sesijā aicinu Uldi Ameriku, Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidentu, Siela Flora valdes priekšsādātāju. Lūdzu. Labdien! Man liels prieks piedalīties šajā konferencē, un es pirms gribētu izteikt lielu pateicību organizētājiem, Mēžu certifikācijas padomē un Mārim Lielpas kungam vispirms, un arī dienas biznesām par šo plašo publicitāti, jo tiešām iepriekšējie priekšlasījumi bija ļoti vērtīgi un dod papildus izpratni, kādā situācijā mēs esam nonākuši un kas mūs sagaida īstenībā, tuvākajā laikā, ja mēs nespērsim kaut kādus soļus, lai tiešām šis zaļais kurs nepārvērstos par murgu, bet patiešām par mums labu iespēju, kā tālāk mūsu valstī attīstīties. Īsumā es gribētu parunāt par Ilzes Ozolas kundzes uzstādīto jautājumu. Numur 1 laikam tas bija. Pirmais bija, vai ir punkts, un pēc tam tālāk bija daudz punkts kūdras nozarei. Es būšu atbildē diezgan paskarbs un teikšu tā, ka zaļais kurs īstenībā bez kūdras nav iespējams. Un to ļoti labi zina mežsaimnieki, ka kūdras substrāts ir tas, kur var jaunstādus vislabāk, kā saka, izaudzēt. Bet varbūt ejam uz priekšu un paskatāmies, kā es kā kūdras nozars uzņēmumu pārstāvs, kas nozarē darbojas no 1995. gada, kā es to redzu, vai kā mūsu uzņēmums to redz, vai kā mūsu nozara to redz, kādā veidā mēs varētu reaģēt uz tiem izaicinājumiem, ko arī šīs zaļais kurs nosaka. Un jāsaka tā, ka nemaz nav tik vienkārši arī šajā Eiropas līmenī vienoties par tā zaļā kursa tālāko virzību. Un mēs redzam, ka nepārtraukti notiek diskusijas, debates, kādā veidā šos mērķus realizēt un iedzīvināt. Un šeit es gribētu uzsvērt tieši pēdējā laika diskusijas, kas ir par to, kādā veidā tiešām panākt šos mērķus, ko iepriekšējās prezentācijās jau mēs redzējām. Gan piesaistes ziņā, gan emisiju mazināšanas ziņā. Un nāk arī šī piekabe klāt par šo bioloģisko daudzveidību, dabas atjaunošanu. Dabas atjaunošanas regula, kur pat notika trialogs, ko pieminēja Dubrovskis kungs. Un tur tiešām bija liels debats par to, vai vispār šo regulu neuzlikt uz bremzēm, vai tomēr atrast kaut kādu risinājumu, lai šī regula tiešām tiktu palaist darbībā. Pēdējais tāds varbūt, kā saka, nianse, kad nevis 30% šīs aizsargāmās teritorijas, bet 20% tajā trialogā laikam tad bija tāda. Bet ir ļoti svarīgi šajā procesā iesaistīties, jo Latvijai ir varam personā jāsniedz šis atzinums par šo dabas atjaunošanas regulu, un es aicinātu visiem aktīvi piedalīties šajā procesā un panākt varbūt Latvijai vēlamāko rezultātu. Tālāk jāpieskarās arī tam, ka šie tiesība akti, viņi ļoti reāli ietekmē gan pārtikas nodrošinājumu pasaulē, tas ietekmē kopējo lauksaimniecības politiku, arī mežsaimniecības politiku, un mēs redzam, ka tie izaicinājumi, kas nāk papildus, pirms tika pieņemts šis zaļais kurs, jau nebija kara situācijas, nebija šī ģeopolitiskā situācija, un līdz ar to arī tas ir jāņem vērā. Un kā jau mēs iepriekšējā prezentācijā, ko Ozolas kundze prezentēja, ka tur pārtika, veselīga pārtika, kas tiešām ir audzēta substrātā, tad kūdra ir pat jāpalielina šis apjoms. Un tas saskarās ar to, ko arī šeit minēja par meža un kokrūpniecības nozari, kad ir jāpalielina šie apjomi, bet tai pašā laikā tiek noteikti ierobežojumi. Tad jāatrod tāds kā saka, es domāju tā, ir zaļais kurs un viņam jābūt ar veselo saprātu. Kas attiecās uz kūdras nozari, tad mēs pamodāmies jau jaunā situācijā 2020. gada janvārs, ja nemaldos tas bija, kad tika pasludināts šis taisnīgā pārēja, jeb taisnīgās pārkārtošanas mehānisms,
kurš noteica, ka ir jāatsakās no fosīlo izēvielu izmantošanas enerģētikā, un pamatā tā bija Polija, lai atteiktos Polija no oglēm. Tur tiešām tie skaitļi bija ļoti lieli, lai likvidētu šīs nozares, ogļu nozari. Un pēkšņi tur radās arī kūdra klāt, jo to ierosināja Īrija. Un mēs latvieši arī uzreiz momentā atcerējāmies, ka kūdra to taču dedzina. Vismaz dedzināja kādreiz. Un tā sanāca, ka Latvija arī pretendēja uz šiem līdzekļiem, lai vispār no 30. gada vispār nededzinātu nemaz. Mēs dedzinājām tiešām līdz 2003. gadam, kad teci strādāja uz kūdru, bet šobrīd praktiski nededzinām nemaz. Un līdz ar to šī taisnīgā pārēja tad īsti nav saprotama, uz ko tad mēs pāriesim un no kā mēs pāriesim. Tā kā šis jautājums vēl ir debatējams, tie 184 miljoni, kas pienākās Latvijai, lai pārtrauktu šo dedzināšanu, bet beigās kūdras nozarei no tā praktiski nav nekā. Nekāda līdzekļa netiek piešķirti, kaut arī Dombrovskungs savā laikā, tad, kad šo skaisto teiksim, mērķi pasludināja, viņš teica, nē, tas ir domāts, lai kūdras nozara attīstītos, lai viņa mazinātu emisijas, ieviestu jaunas tehnoloģiskos risinājumus un visādas citas labas lietas, kas šī brīdī ir pilnībā aizmirsts un nozara praktiski no šī finansējuma neiegūst pilnīgi neko. Tad mēs redzam, ka īstenībā tas, kā saka, uzvarētājs ir acīm redzot Latvijas īstermiņa mērķis, saņemt finansējumu no Eiropas fondiem vienalga, kādiem līdzekļiem un kādiem mērķiem. Tad, teiksim, es jau pieminēju šo dabas atjaunošanas regulu, un varbūt šeit, kāpēc piemin Santa Klausu un kāpēc viņš uzelpos, jo mēs jau zinām, kur viņš dzīvo. Viņš dzīvo Somijā, vienā skaistā vietā, ja nemaldos, Rovaniemi bija, un arī šīs dabas atjaunošanas regulas plānos bija paredzēts, ka viņam vajadzētu atstāt šo savu dzīves vietu, un atdot šo vietu dabai. Laikam, tomēr Soma ar to nav mierā, un tomēr, laikam, varēs viņš jau šogad uzelpot. Bet katrā gadījumā tas, kādā veidā viss šis process tiek virzīts, netiek domāts par cilvēku, netiek domāts par sociāli-ekonomiskajiem faktoriem, jo būtībā ilgtspēja jau ko nozīmē? Viņa nozīmē gan vidas aspektu, kā jau šeit jau pieminēja, kā saka iepriekšējā prezentācijā, ka ilgtspēja jau nozīmē to, ka ir gan šie vidas aspekti, gan sociālie, gan ekonomiskie, un arī pārvaldība, kādā veidā visu šo saliek kopā. Tad kūdra ir zizims. Principā tas ir zizims sektoru elements, un šeit man patika tāda sentence, ka mēs jau visi esam mirstīgi, mums tas ceļš jau ir nolēmts no paša sākuma, bet ogleklis nē, mūsos ir ogleklis, un viņš dzīvos tālāk savu dzīvi, vai to mēs vēlamies vai nē, un gal galā, ja nemaldos, pat Zviedrijā bija kūdras subsarāts, atvainojiet, no cilvēka, kurš ir pārvērties varbūt citā matērijā un citā formā, un tad, teiksim, pat tie pēcnācēji ļoti priecīgi, ka tās puķītes izaugušas uz viņu senšu, kauliem varbūt ne, bet miesas varbūt pat. Tā kā šīs emisijas jau mēs varam skatīties dažādos virzienos un aspektos, un jāsaka tā, ka ļoti svarīgi ir saprast to, ka tas ogleklis jau neiziet augšā tā vienkārši tāpat. Viņu var noglabāt, viņu var iedzīvināt jaunos produktos, viņu var tāpat kā koku, var sekvestrēt, smalki izsakoties. Un šeit ir ļoti svarīgi, šī nacionālās emisiju uzskaits metodikas pilnveida. Jo tas viss ir jāpamato, un lai neiznāk tā, ka mēs sākam karot savā starpā, pat zizimu ietvaros, kurš tur lielākais emitētājs, kurš tur kuram vairāk tas viss savu darbību jāierobežo. Šeit, es domāju, ir jāatrod taisnīgs un
Un labs risinājums, ja, un šeit ir ļoti svarīgi tieši tā metodikas izstrāde, ja, lai mēs sev neiešautu kājā. Nu jā, vēl viens ļoti smags punkts kūdras nozarei ir tieši šis taksonomijas princips vai taksonomijas regulējums, kurš praktiski nosaka to, vai arī sarindo nozares pēc to zaļuma pakāpes, ja, un tur skatās ne tikai, cik viņš rada emisijas, vai viņš tur strādā ar fosīliem resursiem, vai viņš rada piesārņojumu, ja, un šī gradācija vienkārši ņemt pēc NACA koda, ja, un kūdra automātiski, par cik viņi iepriekš tika dedzināta, un vēl tagad tiek dedzināta pašā Somijā, tad viņa nonāk šajā melnajā sektorā un līdz ar to ar visām izējošām no tām sekām. Ja? Jo taksonomija nozīmē praktiski to kārtību, kādā veidā bankas vai dažāda veida finansējuma avoti piešķir šos līdzekļus attiecīgajām nozarēm. Un šeit ir svarīgi saprast, kādā veidā uz to reaģēt, un kūdras nozares gadījumā katram uzņēmumam jau ir jāpieņem šie savi lēmumi, ja, ko arī īstenībā paredz ESG koncepts, tas ir ilgspējas koncepts, ja, kas tagad arī ir jau direktīvas formā, un no 26. gada 1. janvāra arī vidējiem uzņēmumiem būs šis ilgspējas pārskats jāiesniedz. Šī brīdī jau to sniedz biržā kotētie uzņēmumi, ja, un šeit ja parāda, kādā veidā tu paredzi dažādu veidu kompensācijas mehānismus reāli savā darbībā, tieši emisiju ziņā vai arī kompensējot bioloģisko daudzveidību savās apsaimniekotajās, teiksim, teritorijās, tad var arī, kā saka, panākt šo arī taksonomijas izpratnē, ja, šo pozitīvo vērtējumu. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgs punkts, un visiem uzņēmumiem pie tā būtu jāpiestrādā, un nozarei kā tādai arī. Nu, jāsaka tā, ka šī ilgspēja, ja, viņa jau ir noteikta ar ANO. Tie ANO mērķi praktiski ir kopā 17. Nu, mēs esam, kā saka, koncentrējušies uz mērķiem, kuri ir, teiksim, tieši mūsu darbībā vissvarīgākie. Un tieši šī ilgspējas ziņojuma sagatavošanas procesā vai nu, arī izpētē, ja, kādi tie mūsu uzņēmumi riski, ja, kas attiecās gan uz vidi, gan uz varbūt arī uz sociālajiem faktoriem, ja, lai mēs savus piegāžu ķēdes saprastu, jo šeit ir ļoti svarīgi strādāt arī ar piegādātājiem, ja, un arī ir jāpierāda, ja, ka arī šie piegādātāji ir atbilst šiem ilgspējas principiem. Nu, mēs esam arī, kā saka, izvērtējuši īstermiņu, vidēja termiņu un ilgtermiņu mērķus arī, ja, kuri varētu būt svarīgi mums. Un šeit es varbūt to lielāko uzsvaru liktu uz tiešām investīcijām jaunu produktu izstrādē, jo kūdras iespējas ir ļoti liels. Tas nav tikai kūdras substrāts, tas varētu būt arī pavisam, kā saka, produkti ar ļoti lielu pievienoto vērtību. Tie varētu būt izolācijas materiāli, bet pats galvenais šeit būtu panākt politiskā līmenī, ka kura tiek izmantota citiem mērķiem un nevis enerģētikā, ja, ka viņa tomēr ir atjaunīga, ceļš Latvijas apstākļos, kur tā bilance mums ir pozitīva, ja, kad mums pieaug purvos kūdra vairāk nekā mēs izstrādājam, pēc aprēķinām apmēram 1,7 miljonu tonu ir pieaugums gadā. Nu, mēs iegūstam kaut kur 1,3–1,4 miljonu tonu. Tā kā visi apstākļi un viss pamatojumi ir, lai Latvija varētu pati, likumdevējs varētu pieņemt šo tādu, es domāju, izšķirošo lēmumu, ja, un savu pozīciju paust, ka Latvijas apstākļos kūdra ir atjaunīgs, varbūt lēnāk atjaunīgs, bet tomēr atjaunīgs resurs, un es domāju, tajā virzienā arī noteikti ir, kā saka, jāstrādā. Otra lieta, protams, ir ļoti svarīgi šie arī sociālie aspekti, ka ir jānodrošina darba apstākļi cilvēkiem, lai šeit viņas būtu, teiksim, justos labi un katrā uzņēmumā redzētu savu nākotni.
Nu, kādi būtu tie lielākie priekšnosacījumi? Es varbūt neatkārtošos, bet ļoti svarīgi ir apzināties to, ka kūdras nozara ir būtībā pašpietiekama. Viņi ir iekarojusi savu vietu pasaulē ar savu produktu, kūdras substrātu. Nu, kaut vai tas 30% no Eiropā izaudzētā ir Latvijas kūdrā vai kūdras produktā. Tā kā mēs esam ļoti nozīmīgi spēlētāji arī pasaules līmenī. Mēs esam, kā jau te iepriekš arī minēja, kad esam līderi eksportā. Un šeit es gribētu pieminēt vēl vienu ļoti svarīgu aspektu, ka ņemot vērā, ka šis produkts ir tiešām ļoti labs un atzīts visā pasaulē, tad viņš ir jāatzīst arī pie mums Latvijā. Un tas ir gan emisiju nozīmē, gan arī tautsaimniecības attīstības nozīmē. Šis produkts, šis kūdras substrāts jāizmanto šeit uz vietas. Tas nozīmē, ir jāpateicās, ka šīs klimata pārmaiņas notiek, viņas kļūst siltāks, līdz ar to apstākļi audzēšanai Latvijā tikai uzlabojas. Man patīk, ka bija viens itāļu vīna audzētājs, kas ieteica Latvijai gatavoties uz vīnogu ražošanu, audzēšanu, jo Itālijā viss būs izdedzis, bet Latvijā būs ideāli apstākļi. Tā kā tiem īpašumiem, kas ir tur pat ap Kandau un tur, tad tur varēs audzēt vīnogus, un tās būs, kā saka, augstākās kvalitātes. Tā kā mums jāizmanto savi resursi šeit pat uz vietas, jātīsta dārzkopība, jātīsta šī audzēšana, arī meža stāda audzēšana, jo viņi ir ļoti vajadzīgi. Un jāsaka vēl viena lieta, kad aprits ekonomikā kūdra ir tas resurss, kurš nedod atkritumus, kurš principā ir tas resurss, kur nav problēmas, kad te minēja par saules tiem paneļiem, kur te viņus likt un kā viņus tur reģenerēt, un tagad liek viņus šupā, un viņš ir atkritums. Kūdra nav atkritums. Tas arī jāņem vērā. Nu tad, kādi būtu tie secinājumi? Secinājums ir tāds, ka, kā jau minēju, zaļais kurs priekš kūdrniekiem, viņš praktiski viņš dod iespēju pierādīt, mazliet dīvaini, ka acīm redzams lietas jāpierāda, ka tā pēda, ko kūdras substrāts rada pret attiecīgām alternatīvām, ko te minēja, gan ekonomiska apsvērumu dēļ, gan tās pašas emisiju pēdas dēļ, viņš ir pats optimālākais resurs. Mēs uzņēmumā arī analizējām LCA ietvaros šo emisiju pēdu, un salīdzinām kūdras substrātu ar alternatīvām, kas bija akmens, vatu un kokošu šķiedra. Tur bija vienos vārtos, jo teiksim, mūsu gadījumā viss šis process, kādā veidā mēs strādājām, ir daudz efektīvāks un ekonomiski izdevīgāks un arī emisiju ziņā pozitīvāks nekā vest to pašu kokosu šķiedru no Indijas, uz šejienu, skalot viņu ar ļoti lielu daudzumu ūdens, un tad priecīgi to saražot substrātā un pēc tam eksportēt viņu atkal tālāk, pieņemsim uz Ķīnu. Tā kā tas ir pilnīgs absurds, un, kā jau sākumā minēju, īstenībā tas dogmatisms vai tas, tāda dzelzbetona pārliecība, kas bija raksturīga varbūt vienai citai sabiedriskai formācijai, kuras pats es savā laikā darbojos, un esmu strādājis un arī klausījies visāds brīnums, tad šeit tas viss atkārtojās, un manā izpratnē ir jābūt tiešām jāpieiet pragmatiski, un šīs dogmas, viņas ir vienkārši jālabo, un jāatcerās vēl viena lieta. Nākošais gads ir Eiroparlamenta vēlēšanas. Un mēs redzam, ka šobrīd daudzi šie Eiropas parlamenta vai Eiropas komisijas darbības, viņas apmēram ir tā, mums ir jāpieņem par katru cenu, un pēc mums kaut vai tur ūdens plūda. Ka tas, es domāju, nav tas labākais risinājums, un es domāju, ka Latvijas sabiedrībai arī ir jāgatavojās šai Eiropas parlamenta vēlēšanām nopietni, jo mēs redzam
tās soda naudas vai tās pātagas, kas tiek vicinātas par kaut kādām neizpildēm, viņas tomēr, es pat domāju tas ir Latvijas pastāvēšanas un neatkarības un gal galā pašcieņas jautājums. Tā kā es domāju, paldies par uzmanību, es laikam pat es laiku iekonomējis un tiešām liels prieks bija šeit būt un klausīties mūsu, teiksim, zinātniekus un tādus viedokļu līderus, par to, kas tad mūs sagaida un kāda ir mūsu nākotne. Paldies! Paldies Amerika kungam. Ir jautājums, sakiet lūdzu, cik tālu ir jūsu un citi kūdras nozares uzņēmumi Latvijā ar vidēji draudzīgu iekārtu ieviešanu kūdras ieguvē un apstrādē? Jāsaka tā, ka kūdras nozare īstenībā ir viena no tām nozarēm, kas praktiski ir tehnoloģiski ļoti labi aprīkot. Mēs pat arī robotus izmantojam un tādas lietas mākslīgā intelekts sākam ieviest. Bet ir arī jāatcerās tas, ka viss tā mūsu darbība, viņa aptver ļoti plašu loku, strādājošo loku, sākot no sezonas strādniekiem, kā es mīlu teikt, kad nevajag iet uz fitnesa zālēm jauniešiem, bet nākt uz kūdras puru svaigā gaisā, pārkraut šos kūdras klucīšus un pie tam vēl labu samaksu par tos, teiksim, saņem. Arī tas ir īstenībā ļoti svarīgi, jo fiziskais darbs, starp citu, īstenībā tādā jauniešu vecumā ir pat ļoti vēlams, un ne tikai jauniešu vecumā. Bet iegūs tehnika, viņi arī modernizējās, un skaidrs, ka neizbēgami, kas ir man uzņēmuma gadījumā, tas ir Laflore, ka mūs tas enerģētikas, jeb zaļās enerģētikas koncepts, ko mēs esam izstrādājuši, un tūlīt viņš sāks realizēties, viņš arī paredz to, ka šī elektroenerģija tiks izmantot arī kūdras iegūs mašīnās. Līdz ar to tā arī ir tā ilgspējas pieeja, kādā veidā mēs arī savu teritoriju varam izmantot, ka mēs arī šo zaļo enerģiju varam šajā teritorijā iegūt. Jā, paldies par atbildi. Un kāds ir somu pamatojums kūdras dedzināšanai? Kāds pamatojums? Jā. Kāpēc viņi dedzina? Jā. Redziet, kas pa lietu tīri vēsturiski jau no Hercoga Jākoba laikiem. Skaidrs, ka vispirms dedzina koku, loģiski, tas ir vissaprotamākais, visvienkāršākais, bet tad, kad kā koka nav. Pēc otrā pasaules kara Vācija, Holanda, tur viņi tiešām dedzināja šo kūdru, jo nebija jau alternatīvas, jo kūdra pēc savām īpašībām, protams, jāskatās, kāda tā kūdra. Ir šī gaišā kūdra, kuru siltuma efektivitāte, jeb siltuma atdeve ir niecīga, bet ir šie dziļākie slāņi vai citu veidu kūdra, kur praktiski neatšķirās, teiksim, vai šķēlu dedzina vai šo tumšo kūdru no siltuma ietilpības viedokļa. Tā kā vēsturiski viņa ir dedzināta, viņa izmantot tā pašā, arī šodien īstenībā Somi ir tie, kas praktiski dedzina visu iespējamo, sākot no atkritumiem, un beidzot ar kūdru un arī atomstacijas viņiem ir, vārds sakot, mana pieeja ir tāda, kad veselais saprāts saka to, ka ja ir apdraudējums, ja ir krīze, tad jāizmanto pirmkārt savi vietējie resursi. Un viņi ir jāapzina, viņi ir jāpielieto tad, kad tas visvairāk ir vajadzīgs. Un nedrīkst pieiet tādā veidā, ka mēs kaut ko aizlieksim, nedarīsim, nosalsim, būsim, kā saka, iesim līdz galam, nosalsim, nomirsim, bet mēs nededzināsim. Ja? Tā ir pēdējā muļķība. Un es domāju, ka, kā jau es teicu, visam jāpiet ar veselo saprātu. Jā, tad jau mēs palaidīsim gaisā to CO2 nomirstot. Labāk nenomirt, lai CO2 es domāju, ka to mēs, teiksim tā, bija jau tas teiciens, kā tur bija stāvs, mirsim, bet nepadosimies. Tas bija brīvības cīņa laikā. Tas ir atkal. Tā ir muļķība. Ir jāpaliek dzīvam, jāuzvar, bet jāpaliek dzīvam. Un to es novēlētu arī mums visiem, kad Latvijai ir jāpaliek dzīvam pēc visiem šiem zaļo kursa izaicinājumiem. Jā, turpinām dzīvību uzturošus jautājumus. Vēl būs kaut kas. Protams.
Latvija nav vienīgā, kurai kūdras nozare ir būtiska, Somija, Igaunija. Kādas ir šo nosacīti divu mūsu kaimiņu valsts Igaunijas un Somijas apmēram vīzija vai redzējums, vai tas ir līdzīgs, kā jūs stāstījāt, vai viņiem ir savādāks, un vai mēs tur varam atrast sabiedrotos, lai varbūt var ietekmēt arī, kas saka, Briseles kabineta domas? Šeit ir ļoti svarīgi paskatīties uz skaitļiem, ja? Kāds kūdras substrātu ražošanas apjoms ir katrā no šīm valstīm. Ja mēs runājam Somiju, tad īstenībā viņa pamatā bija koncentrējusies tieši uz šo enerģētisko kūdru. Un dārzkopībai nemaz tik daudz arī šo kūdru neiegulta, un arī tā skaitā arī neeksportēja tik daudz. Ja mēs runājam par Igauniju, tad būtībā, ja mēs visās lietās un vietās piesaucām Igauniju kā labo piemēru, un kam mums vajadzētu līdzināties, tad tieši kūdras gadījumā īstenībā viņiem būtu jālīdzinās mums. Kāpēc? Tāpēc, ka Igauni pamatā savu kūdru eksportē neapstrādātu kuģos uz Eiropu un veido šo Vācijas un Nīderlandes eksporta bilanci. Tas īstenībā nav tas ceļš, kas Latvijā būtu ejams. Mūsu ceļš ir ražot šo produktu ar pievienoto vērtību šeit uz vietas. Tas punkts 1, turpināt eksportu un, kas ir vissvarīgākais, pielietot kūdras substrātu šeit uz vietas. Tas ir tas mūsu mērķis, bet kā sabiedrotie viņi varētu mums būt, jo galā kūdras loma arī viņa ekonomikas tajā bilancē un nodarbinātības arī bilancē, viņi ir tomēr pietiekami nozīmīgi. Tā kā mūsu sabiedrotāji principā ir Somija, Igaunija, arī Zviedrija un ko es neesmu, Lietuva nosauc, ja? Vai situācijā, kad Eiropā ir šādas prasības attiecībā uz kūdras substrātu ražošanu, bet vienlaikus milzīgo pieprasījumu pēc šī produkta, šobrīd Krievijas, Baltkrievijas analoga ražotāji, tātad Dienvidu-Austrumāzijas tirgus, Arābu valstis, kas tur ir tomēr zināmos mērogos draudzīgās attiecībās ar šīm valstīm, nebūs tā, ka viņi vienkārši aiztaisīs ciet bišķi tirgu un mēs paliksim tā kā bišķi citā konkurētspējas situācijā. Es domāju tā, kas attiecās uz to konkurenci, kas varētu būt tirgos no jūsu minētajām valstīm. Es šo jautājumu īstenībā uzdevu savam Ķīnas klientam. Ja sapcīt, Ķīna ļoti aktīvi progresēja tieši šajā kūdras substrāta izmantošanā, jo viņiem tie mērogi ir milzīgi, viņiem siltumnīca 400 hektāru, viena siltumnīca, tas viņiem ir tāda normāla parādība. Un es uzdevu šo jautājumu, tad redziet, mēs pat tur pa emisijām, un tur mums tā, un kā jūs to skatāties, un kas tur ir Krievijas faktors, kā jūs vai arī no turienes jūs kaut ko ņemat, jo Krieviem arī ir liela kūdras resursa. Tad tā atbilde bija ļoti vienkārši. Mums ir ļoti svarīgi šis ekonomiskais efekts gala rezultātā, ko mēs izaudzējam, un cik mēs naudiņus iztērējam, un cik mēs naudiņus tīra ekonomika. Uz jautājumu par alternatīvām viņi teica, mums ir ļoti svarīga kvalitāte un tas, ko jau iepriekš teicu, mums ir ļoti svarīgi, lai šī ražošana, mūsu ražošana būtu efektīva. Ķīnietis ir vienkārši pragmatiski pieiet visām lietām, viņš rēķina, viņš skatās un otra lieta, ja, šīm piegādēm arī ir jābūt garantētām, viņām ir jābūt atbilstošā kvalitātē, nepārtraukti vienādā kvalitātē. Un to, diemžēl, mūsu austrumu vai par laimi īstenībā mūsu austrumu kaimiņi īsti nevar izdarīt. Un līdz ar to šī brīdī tajā konkurences cīņā mēs esam priekšā. Paldies! Paldies, Amerika kungam!